Sveiki! Šajā video apskatīsim skapīšu mugursienu un ko ar to var izdarīt, kā viņu var iestrādāt un kā viņa izskatās. Tātad korpusa konstrukcija un mugursienas. Mugursiena mums var būt kā uzlikta konstrukcija, mugursiena mums var būt kā gropēta konstrukcija, kad ir izdzīta gropa un ielikta mugursiena. Atsevišķi mēs ar pogu palīdzību varam izslēgt, kuros paneļos šo gropi nevajag dzīt. Panelis būs vienkārši mazāks, bez gropas. Tā, nākamais variants ir rievots. Nozīmē, būs ar zāģi iedzīta rieva, kurām nāks iekšā mugursiena. Un atkal mēs ar pogu palīdzību varam atslēgt, kuros sānos vai malās būs šī gropa izdzīta un kur nē. Nākamais variants ir iekšējā konstrukcija. Tad droši vien, ja iekšējā, tad būs korpusa biezumā materiāla. Atduras izmēri 18, tas nozīmē tikpat, cik pats panelis, kad šī mugursiena mums būs līdz ar skapīšu aizmuguri. Mēs, protams, varam novirzīt šo paneli mazliet uz iekšu, cik vajadzīgs, vai nu piekarēm, vai kaut kam citam. Tātad šo var izdarīt atsevišķi. Šoreiz mēs taisīsim uzlikto konstrukciju, kas būs atpakaļ mūsu 3 mm. Vēl viena lieta, ko mēs varam izdarīt, ir piegriešana attiecībā pret sānu paneļiem. Ja mēs šeit ierakstīsim 1 mm, lūk, mūsu mugursiena ir par milimetru mazāka uz katru pusi, kas nozīmē, ka to uzliekot, viņa nekādā gadījumā nebūs pāri mūsu korpusam. Tā, ko mēs vēl varam izdarīt? Mēs varam šo mugursienu sadalīt šeit, vai nu manuāli ievelkot, vai dalot līdzīgi kā fasādes, kad bija iespēja šeit dalīt fasādi. Tāpat tās var izdarīt ar mugursienu, bet šeit es to jau esmu izdarījis. Lūk, mūsu mugursiena, un arī šeit ir iespēja šo mugursienu noņemt. Teiksim, ja mums tur būtu kāda tehnika iekšā, kurai vajadzīga papildus ventilācija, mēs šo mugursienu šajā posmā noņemam. Tagad mums viņas tur nav, lūk, nav mugursienas. Un labi, mēs viņu varam arī uzlikt atpakaļ bez problēmām, kā mums ir nepieciešams. Tas arī viss par mugursienām. Nākamais video būs Aventus HF Top